labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Kaut kādu atziņu es dzirdēju. Iedomība un vienaldzība ejot roku rokā. Tādēļ mēs joprojām noskaidrosim, kam taisnība. Šajā raidījumā par ko mēs runājam? Mēs runājam par fermu. Cerams, ka vienaldzīgo nebūs, vai ne? Tas ir jauns fenomens latvieši, tāda īsta zemnieku tauta. Un beidzot, latviešiem, kas ir grūti iekustināmi, ir perfekti izklaidi izdomāti. Veids, kā izklaidēties, kaut ko mācīties, ferma, kur spēlē pilnīgi visi, vai ne? Skolnieki, bērni, ministri, skolotāji. Esmu dzirdējis vidējo statistiku, katrs 7. latvietis kop virtuālo fermu. Lauksaimnieks. Kārtīgs lauksaimnieks. Kam taisnība? Vienam tā noteikti ir aizraujoša izklaide, citiem varbūt tās ir atkarības lamats. Šodienas tēma – spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Kam taisnība? Sociālajā portālā Draugiem LV pieejamā spēle Ferma īsā laikā piesaistījusi vērienīgu lietotāju skaitu. Tā par datorspēļu lietotājiem padarot arī tos, kur iepriekš nekad neko līdzīgu nebija pat mēģinājuši. Īpaši ekonomiskās krīzes sākuma posmā tika lēsts, ka latvieši, būdams zemnieku tauta, pievērsīsies naturālai saimniecībām. Un tas tiešām notiek. Daudz no tiem, kuri runā par burkānu novākšanu un sēšanu, iegādājas govis un bites. Iespējams, īstā fermā nav bijuši nereiz dzīvē. Spēles princips ir gauži vienkārši. Pieejamā zemes platībā par pieejamu naudu ir jāsēj un jāstāda dārzeņi, vai jānodarbojas ar citām saimnieciskām aktivitātēm. Pēcāk zināmā laikā jānovāc raža, jāsaņem nauda un jāsāk saimniekot atkal no gala. Tikmēr kāds ļaundaris, cits spēlētājs, var izaudzētos burkānus nozagt, tā nodarot fermerim zaudējumus. Šāda tipa spēles aktīviem internetu lietotājiem ir jau pazīstams. Un tie, kuri paspējuši izbaudīt ko līdzīgu, viens mīkņā par tiem, kuri pirmoreiz nonākuši šādas izklaides varā un ceļas pat naktī, lai atkal sētu un stādītu. Tiek pieļauts, ka spēles veiksme balstās tieši uz tās pieejamību portāla Draugiem LV, tādējādi ļaujot draugiem iesaistīt draugus lauksaimniecības aktivitātēs. Turklāt skaitļi ir iespaidīgi. Spēli lieto 385 686 cilvēki. Tātad te katram 6. Latvijas iedzīvotājam ir sava virtuālā ferma. Spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Man ir jautājums Ivetai, vai tu esi fermā? Protams, ka es esmu fermā. Iveta Ozola, Brain Solution projektu vadītāja, Draugiem LV hobijs, ceļošana, lasīšana, kino. Kas slēpjas? Kas to ir padarījis par tādu lietu? Pasaulē zināms, ka datorspēles un tieši šīs tīklojuma spēles, viņas ir ļoti civilizācija savulaik bija tā, ka viņas ir populāras, bet kas ir šīs pēkšņi uzliesmoja tāds fermas fenomens, ka mēs nezinām? Latvijā šobrīd pēc pēdējiem datiem ir apmēram 385 000 spēlētāji, kas ir ļoti daudz. Ja ņem vērā to, ka Draugiem LV lieto pārsvarā tomēr latvieši, tas nozīmē, ka tā ir milzīgi dara latvieši. Jūs varat būt lepni par to? Jā, es piefiksēju 38 000 ir pēdējais. Es 38, bet... Kamēr viņi meklē statistiku, man ir 385. Jūsuprāt, no psiholoģijas viedokļa, kas ir fenomena iemesls? Spēle tātad ir izveidota attiecīgi, lai cilvēkiem uz viņu interesēm, vājībām un tā tālāk, var sakot, tas, kas cilvēks aizrauj. Aira Briede, 41 gads, psihologs, grupu terapija, hobijs, ceļošana, teātris, kino, aktīvs dzīvesveids, moto, baudīt dzīvi un priecāties. Tas fenomens noteikti uz to, ka trāpīts desmitniekā tieši tajās cilvēku vajadzībās, kas tajā brīdī viņiem ir. Jo faktiski, ja mēs vispār lūkojamies uz biznesu kā tādu, viss biznesa balstās uz cilvēku vajadzību teoriju faktiski. Cilvēku vājību teoriju. Jūsuprāt, kāpēc jūsu spēle ir tik veiksmīga? Kas ir tas, kas piesaista? Pirmkārt jau, kā jau jūs iepriekš minējāt, tēma aktuāla priekš latviešiem ir. Otrkārt, tā ir tāda vieta, kur cilvēkam ir iespēja visu kontrolēt. Viņam ir skaidri noteikumi, ja viņš izdarīs to un to, ko viņš un tā iegūs. Un tas cilvēkiem
ir aktuāli, jo Cik ir redzēts, ir diezgan izteikts tās kaislības, ja? Ir raudošas mātes un skolotāji draudz skolniekiem, ja tu manas burkānus noķeps, tad tā būs sliktā dzīme. Vai tas bija jūsu mērķis? Protams, ka tas nebija mūsu mērķis, bet es arī domāju, ka tas ir mazliet tā kā uzpūsts. Ja? Cilvēki runā par to apkārt un viņi kurina šīs lietas. Vai jums ir sanācis arī saskarties ar saviem klientiem, ar cilvēkiem, kas spēlē? Cilvēkiem, kas varbūt ir daudz ieguvuši no tās spēles? Jūs domājat, acis pret aci? Jā. Lūk, raksta internetā cilvēki, piemēram, ja? Tas nav normāli. Cilvēki reālajā dzīvē rūpētos par kaut vienu lietu tik pienācīgi kā fermā, tad Latvija zelta un plaukt. Bet nē, labāk pasēdēt pāris stundiņas internetu vidē un novākt neeksistējušas redīs. Un vispār, te bija vēl viens atbalstītājs, kurš Draugus LV nosauc par kārtīgi ekonomisko sabotieru mūsu valstī, tāpēc, ka tas laiks, ko pat ministri un saimnes deputāti pavada Draugos, varētu būt, teiksim, sociāla-ekonomiskas darbības laiks. Bet man ir pilnīgi pretējs komentārs. Cilvēks, kurš uzskata, ka tas veicina ekonomisko domāšanu, cilvēks spēj saprast, kā vispār pasaule ir uzbūvēta, ka nekas nenāk pa brīvu, ka ir arī brīži, kad iespējams ir jānoķiep kaut kas, lai vispār kaut kas pavirzītos. Kā ir, vai šai spēlē ir kaut kādas sociālās mācīšanās elementi, vai tomēr tas ir un paliek, ka ceļš uz atkarību? Vai jums ir jau pirmie klienti? Klienti ir, jā. Bet tas nav tikai saistīts ar fermu, tas ir jebkuru datorspēļu vai datoratkarību. Spēle ļauj justies varenam, spēle ļauj justies, ka es varu visu kontrolēt. Ikdienā mēs nevaram visu kontrolēt. Ja mēs runājam par to bīstamību, tad bīstamība jau ir pašās personībās, kurām nav stiprs ego, kas nespēja turēties šitam pretī, vai var vainot pašu fermu tajā, ka ir atkarība. Viņi ir vienkārši trāpījuši. Tas tāpat kā bija laiks, ka mēs, lai cilvēks novirzītu prātus, seriāls ļoti daudz arī rādīja, lai tā kā aizvirzītu prātus, varbūt citām lietām. Bet vai jūs prāt, šī spēle neattīst arī tieši tādas pozitīvās personības šķautnes, kas tāpat neizpaustos? Protams, viss, kas ir samērīgās robežās, viņš var palīdzēt. Lai teiktu, ka šī spēle ļoti kaut ko attīstītu, es domāju, tas būtu tikpat pārspīlēti, kā uzlikt visu vainu. Pati spēle, protams, nav nekas slikts. Iespējams, tāpat spēja virtuāli satuvināt draugus un radiniekus vai palīdzēt iegūt jaunas paziņas. Tiesa jau bieži smīkņāts gan par amatpersonām, gan populāriem cilvēkiem, kur kļuvuši par aizrautīgiem fermeriem. Arī uz ielas satiktie jaunieši vaicāt par fermas spēlēšanu, uzreiz sāk stāstīt, ka pat viņu skolotāji esot aizrāvusies ar šo virtuālo izklaidi. Taču daudz bēdīgāk kļūst tad, kad spēles lietošana jau paliek slimīga, un tās spēlēšanai tiek tērēta reāla, nevis virtuāla nauda. Proti, ar izziņu palīdzību pirktas dažādas papildu iespējas. Vēl bēdīgāk, ja par slimīgiem spēles lietotājiem kļūst bērni. Sastaptie jaunieši gan stāsta, ka paši naudu šādi netērē, bet visi ir dzirdējuši par vērienīgām notriektām naudas summām. Jūs tās īziņas arī sūtat tur par... Nē, tas ir reāli nauda tērēt, tas ir nereāli nauda. Bija dzirdēts, ka viens pasūtīja 80 latus, pat beigās viņa vecākiem vajadzēja maksāt par to, un to viņam aizliet pie datorsēdē. Spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Pieaugušo spēlēm ir ļoti izteikti noteikumi, un konkrētā briedumā cilvēks noteikumus saprot un izvēlās. Viņus ievērot vai neievērot. Bērnu domāšana stingri atšķirās. Un ja tiek sablendēti, ja unificēti šie noteikumi vienā spēlē, vai tomēr netiek kaut kādas ētikas robežas pārkāptas, ja, piemēram, šajā spēlē, cik es noprotu, ir iespēja arī zakt. Tas ir atkal, kurš cilvēks interpretē. Kā bērns interpretē? Kā bērns interpretē zakšanas Kā jūs to saucat? Paretina. Kā? Paretina draugiem dārzu. Tātad jūs iemācat bērniem morāles normas, ar kurām atrunāties, lai aizstātu zakšanas jēdzienu. Ja? Cik es saprotu, tur var noķiet kaut kādus burkānus, lai tev būtu vairāk vēl. Kā jums šķiet, ir atšķirības ar dārza paretināšanu un burkānu čiepšanu? Spēle iemācīs bērnus zakt. Tu viennozīmīgi, atkal tas ir pārspīlēti, ka viena spēle, tai pašā laikā bērns, kuram ir šī vājā psihe, kuram varbūt ir daudz citas problēmas apkārt. Ja viņš ar šo spēli aizraujās, viņš pazaudē šīs realitātes robežas, viņš pazaudē robežu labs, slikts, viņš pazaudē daudzas lietas. Bet atkal, es negribētu pārspīlēt un teikt, ka viena spēle pie tā ir vainīga. Tā ir spēle, varbūt, kas palīdz tiem bērniem, kam jau ir problēmas. Vai jums ir statistika, kuri ir tie cilvēki, tā cilvēka grupa, kas pērk papildu pakalpojumus, kas vispār aizraujās par šo spēli vairāk? Kurā vecuma grupā? Protams, ka tie cilvēki strādājošie, kam ir darbs, tie nav bērni. Tie strādājošie cilvēki. Savu biznesu uz bērniem.
Tas ir atkal uzpūsts mīts, kam nav vispār nekāda seguma. Kas liecina, kas jūs rokās ir tas elements, ka nav seguma? Tas, ka bērns netērē, bet no mātes telefonu paņem un pasūta šos papildu iespējas un tērē reālu naudu? Tā kā lieta runa. Un bļauj mātei ar necenzētiem vārdiem virsū par to, ka viņi ņem nost kompjuteri, tāpēc, ka viņš nevar noķert burkāns savam līdzkolēģim. Te iet runa atkal par attiecībām ģimenē. Ja viņi risina, teiksim, fērmā šīs attiecības, tas nozīmē, ka arī visās citās jomās viņi risina pilnīgi tāpat. Droši vien ir arī pozitīvi piemēri, kur visi ģimeni kopā retiņ burkānus. Protams, ka arī pozitīvi piemēri. To, kas notiek mājās. Ja bērnam būs stabila vide, ja viņam būs pietiekami cits aizraušanās, tad, ja viņš tad aizies paspēlēs ar šādu fermu, tur nebūs liels kaitējums. Tā pašā laikā, kā jau es minēju, ja tur ir kaut kādas citas problēmas, mēs te varētu minēt veselu kaudzi problēmu, tad, protams, ka šī spēle veicina. Ir sabiedrības daļa, kuriem ferma nepatīk. Un pamatoti. Viņi sevi sauc par cietušajiem. Tie ir bērnu vecāki. Nepilngadīgie fermu lietotāji nevien patukšo savu mammu un tētu maciņus, bet ir gatavi arī kļūt agresīvi, kad uz spēles likti virtuālie dārzeņi. Tā kā man mājās ir pusaudzis, 16-gadīgs pusaudzis, un ja atnākot no LMT telefona rēķinājas, pēkšņi ieraugu mēnesī klāt plus 20 latus, kur ir sūtīti īsziņas uz 159, kas agrāk laikam bija tagad cits numurs. To es uzreiz saprotu, kas tur ir darīts un kāpēc šī nauda ir nospēlēta. Bērns vēlās pavadīt mājās, nevis iet uz skolu, visādāk izlavierē, lai neiet uz skolu, notēlot tur slimu un tā tālāk, lai palikt mājās un atrastos šajā portālā un spēlētu šo spēli. Un tad, kad es kā vecāks saprotu, kāpēc bērns grib palikt mājās un ar gudru ziņu cenšos paņemt datora vadu līdzi, un man bērns izlec pretīm ar vārdiem, kas tu nesaproti, ka man fermā raža jānovāc. Tad man vienkārši nav ko teikt. Es neatbalstu šāda veida spēles. Es neatbalstu to, ka pusauģi tur iesaistās un notērē, zinot vai nezinot vecāku naudu. Tomēr viņi tur aiziet vairāk vai mazāk. Un es neredzu, ka šī spēle mācītu kaut ko labu. Spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Vai ir iespējams kaut kādā mērā, jūs arī esat izslāņojuši, kurā brīdī tā ir azartspēle, kas ir bīstama bērniem, un kurā brīdī tā ir izklaide, kas būtu pieļaujama visiem? Es domāju, tieši maksas pakalpojumi. Mēs neesam saskārušies ar vienu tādu gadījumu, kad situācija būtu tik traģiska, ka mums ir jānoslēdz. Kā jūs mērījat traģisku situāciju? Kad atnāktu mamma, piemēram, pie mums uz biroju un stāstītu, ka tas ir tik nekontrolējami. Viņi nāk pie psihologa, viņi nenāk uz biroju? Kā mēs to varam zināt, ja viņi ir pie psihologa un nenāk pie mums? Jā. Es domāju, ka te ir noteikti tā statistika varētu būt atkarīga. Bērni tiešām paši nepelna. Viņi noteikti jūs nevarat pateikt, vai tas ir bērns, kas spēlē, piemēram, man paziņu lokā, kas ir ar šo fermu aizraujušies. Viņi arī spēlē vecāku vārdā. Viņi kop tos dārziņus un dara visas tās lietas vecāki. Tā kā es domāju, ka tā jūsu statistika noteikti arī neatspoguļo to realitāti. Spēlēt fermu, jā vai nē? Spēles veidotāji pret psihologu. Diana un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.